Baigi dīvaini. Kādreiz mocim varēja nopirkt akumulātoru, ielēja iekšā elektrolītu, un pēc minūtēm 10-15 aķi varēja lietot. Un viss bija kārtībā. Pēc tam parādījās gēla akumulātori, kuros nekas nebija jādara, bet viņiem bija baigā problēma. Ja nedod Dievs viņš nosēžās, tad pēc tam viņi atdzīvināt, tur nekas labs vairs nebija. Tagad ražo akumulātorus, kur ir gēla, bet pat viņus nenosēdinot. Viņa dzīves ilgums ir labi, ja sezonu pusotru. Tāpēc, ka tagad es nopirku pagājušu sezonu gēla akumulātoru, noturēju viņu visu laiku siltumā, tur uzlikt uz ziemas režīmu, un tagad uzlikt viņu pārbaudīties, un viņam palikusi tikai puse no viņa dzīvības. Nopirku jaunu svina akumulātoru, salēju iekšā elektrolītu, un turpat uz pašu akumulātoru tagad rakstīts iekšā ir, kad viņu vajag likt lādēt. Baigi dīvaini viss tas. Agrāk arī nopirku motociklu, jā, jauns motos, jauna aķi, viss pārējais. 7 gadus vispār nezināju nekādas problēmas. Nekādas problēmas nebija ar to akumulātoru, kas nāca no rūpnīcas. Tagad viss akumulators, kurus pēc sezonu 2 un viss jau nav vairāk viņu. Dīvaini kaut kā tas viss.